Labadiena visiem! Braucot uz Dobeles ceriņu dārzu, internetā ieraudzīju, ka Jelgavā notiek smilšu skulptūru izstāde. Jeb festivāls, nezinu kā pareizi, bet nolēmu uz turieni aizbraukt. Šis pasākums notiek Pasta salā. Šī sala, var teikt, ir pats Jelgavas centrs. Un lūk, tad es dodos pa šo salu uz pasākuma norises vietu. Pats pasākums jau notiekot 20. reizi, 20. gadu, un, manuprāt, tas ir viens no interesantākajiem pasākumiem uzreiz pēc ledus skulptūru pasākuma. Šeit var redzēt, kādas skulptūras bija citus gadus. Šogad tēma ir jūras laikmeta stāsti, bet pašu pasākumu parādīšu drusku vēlāk. Skatoties šīs fotogrāfijas, likās, kad iešu iekšā, būs ļoti interesanti. Vai tā būs? Tūdaļ paši redzēsiet. Un tālūk es dodos iekšā. Ieejas biļete maksāja pieaugušajiem 3 eiro, skolēniem, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti 2 eiro. Bet bērniem līdz 7 gadu vecumam ieejas biļete ir par brīvu. Kā jau teicu, šogad tēma ir jūras laikmeta stāsti. Un šeit var redzēt dažādas jūras laikmeta, teiksim tā, figūras. Kad braucu uz šo pasākumu, man likās, kad šo figūru būs daudz vairāk, bet biju nedaudz vīlies, kad viņu ir salīdzinoši maz. Varbūt kāds, protams, teiks, ka viņu ir daudz, bet, man pašam tā nelikās. Ja runā par sabiedrisko transportu, tad visērtāk uz šejieni ir atbraukt ar mikriņu, Rīga Jelgava vai Rīga Dobele, un izkāpt Pasta salā ārā, un tur jau pat vien šis pasākums būs. Ja braucat ar vilcienu, tad ir jāiet diezgan liels gabaliņš.
Tas tad laikam arī viss. Nofilmējusi visu. Ja runā par manu viedokli personīgo, tad man šīs skulptūras diezko nepatika. Nepatika tāpēc, kad visādi ērmi un mokšķi pēdiņās. Personīgi man labāk patiktu cilvēku figūras vai arī kādi dabas skati, bet, kā saka, par gaumi jau nestrīdas. Tāpat ļoti ceru, ka jūs atstāsiet kādu komentāru, kurā uzrakstīsiet, patika jums vai nepatika, ko jūs labprātāk gribētu redzēt. Personīgi mani tas ļoti, ļoti interesētu. Bet tagad es saku jums lielo tā un uz tikšanos jau citā video.